Šī aina ir tāds neliels ieskats par manu dzīvi, kāpēc, rupi sakot, es sapinos ar sēnēm. Jā, vai tā bija sapīšanās, bet tā to varēja nosaukt, jo man dzīve bija nedaudz strupceļā, nedaudz sabojāta. Un es biju saskāries ar depresiju, ar dzīves bezizēju, nogurumu. Es nezināju izēju no strupceļa, kurā es biju nokļuvis. Tas bija darbs, tās bija attiecības, tā bija pašsajūta. Es biju izmēģinājis daudz ko, antidepresants, jogu, dažādas dziedniecības metodas, nokārtoju dažādas diplomas. Man nekas īsti nepalīdzēja. Tas bija kļuvis viss tik vienmuļ. Un tas man neko nebija devis. Es biju uz to iztērējis ļoti lielu naudu. Varbūt tuvāk uzreiz pie tēmas. Es nemudinu šeit lietot jums tās sēnes un kaut ko gudru iegūt, bet dalīties ar pieredzi. Sēņu skolotājs lietojot, es sāku sapnī redzēt dažādas redzējumus. Man dienā, darbojoties savās dienas gaitās, sāk nākt dažādas domas, ko es varētu darīt labāk. Kā rezultātā es izkļuvu no bezizējas. Ja? Šī reizē es nestāstīšu par sēņu skolotāju tripiem, kas ir bezgalīgi bezieru un mīlestību, kā viņi to man lika sajust, un vispārējo demonizācijas uzbūvi, kas pastāv, un reāli viņi pastāv, primāri pārsvarā jau manā un jūsu pārējā galvā un visādos dažādos uzskatos, kas traucē vai netraucē, ja, bet jums nav obligāti jāatzīst. Un jūs nekad neatzīsiet visādi savas dažādās vājības un dažādas citas savus dzīves aspektus, kur jūs esat bezspēcīgi, jo tad dzīve jūs salauzīs, pavisam salauzīs arī pārējie cilvēki ar saviem uzskatiem, ja jūs parādīsiet savas vājās vietas. Bet es domāju, parādīt savas vājās vietas nozīmē kļūt stiprākam. Jā, un sēns man atved vairāk pie sevis, kad es sapratu dažādas daudzas lietas, es sapratu savu dzīves tādu vairāk vai mazāk aplam darbību, rīcību, kad daudz kas vairāk ir manī, to, ko es meklēju apkārt citur, jā, tieši tā, kad pilnīgi viss ir manī un arī tevī, kas šo tagad skatās. Jā, tāds bija viens moments, es sāku izkļūt no viss pamazām, kas man traucēja.